Sveiki! Mēs esam māsas Ginta un Dita, un mēs esam nolēmuši veidot nelielu sēriju ar video, kas sauksies 5 minūtes piekdienā. Tātad katrs video būs 5 minūtes garš, un dažādas tēmas, kas saistītas būs gan par make-upu, gan arī par visādām citām mums interesējošām lietām. Un tā kā šodien ir pirmā reize, tad mēs sāksim pašu pamatu, kā izveidot perfektu sejas toni, kā iesēdināt vai kaulus, tāda nude make-up katrai dienai. Un par cik 5 minūtes tas ir domāts vairāk tām meitenēm, kurām no rīta varbūt arī nav vairāk laika uzkrāsoties. Tāpēc 5 minūtes kā tāds. Un mēs ļoti ceram, ka mums izdosies iekļauties. Bet pilnā make-up mēs teikt neliksim, mēs liksim tikai tonālo krēmu. Mēs liksim tagad, es piemeklēšu tonālo krēmu, tad kā atrast savu pirmo tonālo krēmu, kā uzlikt pūderi, vaigu konturēšanu un kādus otrs izmantot. Tāds pamats. Aiziet! Tā, es slēdzu iekšā 5 minūtes, un Ginta uzdos dažādas jautājumus, un arī jums ir kāds... Iespējams. Un arī jums ir kāds jautājums, tad jūs varat droši mums sūtīt vēstules. Vai arī komentēt video. Jā, un mēs mēģināsim atbildēt piemēram nākamajos video, vai arī komentāros. Tā, 5 minūtes piekdienā. 1, 2, 3, aiziet. Tā, pirmais, kas ir jāizdara, jāuzklāj sejas krēms, mitrinošais krēms. Un šis mitrinošais krēms kalpos kā bāze, viņš sagatavos ādu. Mitrinošais krēms ir jāpiemeklē katrai ādai atbilstoši. Teiksim, taukainai sejas ādai vajadzētu kaut ko vieglāku, sausai atkal mazliet traknāku. Kā noteikti sejas ādu, ja tu, piemēram, tu uzliec, teiksim, nomazgās seju un tu jūti, vai viņa velkoši vairāk sajūta, vai atkal taukaina. Man kaut kā dienas laikā tā. Jā, tad var gadīties, kad ir dehidrizēta āda. Tas nozīmē, ka ir jādzer vairāk ūdens. Jā, tas garšīgi. Un tagad es izmantošu tonālo krēmu. Es izvēlos Maybelline jauno Dream Satin Liquid. Šis tonālais krēms ir domāts visiem ādas tipiem, tāpēc viņu ir diezgan viegli piemeklēt. Un kas ir svarīgākais tonālā krēmā ir tonis. Un toni mēs skatāmies pēc kakla krāsas. Ja, mēs varam redzēt, ka kakls ir mazliet tumšāks par seju. Un arī... Tas ir tās otrādāk, man seja ir rozīga un kakls ir baltāks. Seja rozīga, nē. Kakls vairāk to dzeltenīgāks un seja mazliet tā kā rozīga. Tas nozīmē, ka man ir vajadzīgs dzeltenīgs tonāls krēms? Jā, vienmēr piemeklē pie kakla krāsas, jo tāpēc, ka mēdz atšķirties sejas tonis no ķermeņa krāsas, un lai nebūtu jākrāso viss ķermenis ar tonālo krēmu, tad var izmantot labāk piemeklēt sejai. Un es tonālo krēmu klāju ar šādu te Beauty blenderi. Man ļoti patīk, tāpēc, ka viņš ļoti labi pirmkārt izlīdzina, un arī tas tonālās krēms ir tā kā daļa no ādas. Un var izmantot arī tonālā krēma otas, ja es parādīšu, kāds ir aptuveni tas izmērs. Es parasti lieku ar pirkstiem. Jā, un redz, ar pirkstiem ir tas mīnus, ka it kā liekt masāžu un ļoti ērti, bet viņš... Es tev liek masāžu. Tu nemasāji? Tad vēl tāda, ka tas tonālais krēms nebūs tik noturīgs. Tāpēc es iesaku izmantot vai nu sūklīti vai arī otu. Ota izskatās apmēram šādi, tāda nelielas formas un sintētiski, viņi mazgā ar ziepēm un ūdeni. Tālāk nākamais solis ir konsīlers, un konsīlers izmantošu Fit Me, 10. un 20. numurs, izmantošu 20, 20 dzeltenīgāks, 10 rozīgāks. Un viņu klāja... Viņam ir tikai 2, jā? Jā, ir tikai 2 toņi. Viņu klāja diezgan daudz zem actiņām un izpludinam šādi te, sākot no acis iekšējā stūrīšu zārējo un principā līdz pat degunam. Viss sejas centrs. Nu, lūk, un otru pusi arī uz augšu. Un tas dod to, ka pirmkārt izlīdzināts nomaskāt tumšie loki un arī izgaismo sejas centru, kas dod uzreiz sejai konturēšanu. Es uzlieku arī nedaudz uz deguna, tev ir lūpas, zodiņš un arī ap actiņām. Tā, un pēc tam ir pūderis, kas visu nofiksēs, un pūderi arī tātad Maybelline Matte Maker, un pūderi tonim arī ir jāsakrīt ar kakla un zoda krāsu, un viņu liek ar apaļas formas otu. Kā jau savu liekt, es lieku parasti caurspīdīgo. Tas ir kaut kā atšķirās ar toni? Zini kā, nē, tas caurspīdīgais, redz, viņš tikai darīs matā, bet šis arī mazliet viņu dod klājumu. Tas tā kā ir vēl pamatiņš. Un tad ir sejas modelēšana, un tam es izmantoju tumšāku toņu vai pūderi vai bronzas pūderi, bet ļoti svarīgi, lai tas būtu matēts. Un virzienā no auss uz deguna šo te daļu. Līdz apmēram vidum, sanāk, tu sakos un vaigu kaulam, mēs ieklājam vaigu ēnas. Un vaigu ēnu tonim būtu jābūt toni, īstenībā 2 toņus tumšākam.
Tā kā es nemāku izkrāsāties, Jā. es pāris liku savu šeit. Apakšā Man vienmēr likās, kur bedra tur arī. Kur bedra, tur ielikt gaidīs un sekot vajag kaulam, bet galvenais neuztaisīt pa augstu vai pa zemu, tieši lūk pa šo te līniju. Apmēram tu jau redzi, kur tev veidojās tā ēna, un tu vienkārši seko šai ēnai, tāpat mēs uzliekam te uz pieres, uz zoda un kakla. Jo ļoti svarīgi arī nokrāsot kaklu ir. Tāpēc, ka kakls mēdz atšķirties. Tad, kad tu uzliec bronzi, liekas seja tumšāk, bet kakls ir gaišāks. Nu, lūk. Tad pie šī nogrīma arī uzacis. Uzacis. 52 sekundes. Tā. Uzacīm es iesaku izmantot Maybelline Brow Drama šo te uzacu želeju. Un tā, uztaisīsim varbūt to mazliet viņas tumšākas, tāpēc es it kā iesaku... izmantot šos. Tos mēs spēsim. Uzacu zīmuļus. Tā, un iekrāsojam matiņu augšanas virzienā. Šī želeja ne tikai iekrās, bet viņa arī nofiksē. Un, principā, tu jau var izveidot formu. Viņš būs tāds dabiskākam efektam. Mēs parādīsim nākamreiz, kā būs ar zīmulīti. Un lūpām mēs varam izmantot Shine Maybelline jaunā lipstudijā lūpspīdums. Arī zobiem uzliek? Jā. Arī zobiem. Tā. Un vēl paliek skropstu tuša. Es iesaku pirms tam atliekt skropstiņas ar atliecēju. Bet tā kā Gintē jau ir atliektas, skaties uz leju. Iekrāsam šī ir lašanas sēšana. Un tās meitas paliksim bez skropstušas. Nu, tad viss ir izdarīts, izņemot tušu. Bet vispār es ikdienā tā arī krāsojas. Es nezinu, vajag nav. Jā, varbūt pamēģinu uzkrāso pati. Nu, tas tāds papildus 5 sekundes, 10. Vai es tev varu palīdzēt? Nē. Nu, lūk, tā kā 5 minūtēs var iekļauties, lai uztaisītu tādu pašu minimumu. Tātad svarīgi ir piemeklēt sejai atbilstošu tonālā krēma toni, uzlikt konsīleri, jo tas uzreiz mums dos tādu svaigumu. No visām pusēm zvana, un tas ir viss tā kā. Kas mums tur zvana? Kaut kāds mobilais. Tā, varbūt tas ir Rīgas, izslēdzam. Nu, lūk, un tāds ir šis katras dienas 5 minūšu rutīna, jo īstenībā jau sejas pamats nemainās, tādu, kādu mēs viņu taisam katru dienu, tādu mēs arī gan vakarā, gan no rīta. Un tā, tev patīk? Jā. Protams, var izmantot arī acu ēnas. Ja ir mazliet vairāk laiks, bet par acu ēnām mēs stāstīsim nākamajā piekdienā, kur mēs taisīsim smoky eyes. Īstu ballīšu make-upu. Es kā saždiktu. Jā, varbūt to mēs redzēsim. Tā kā, paldies, skatījāties un uz tikšanos.